Šeit mēs šai kabinetā nodarbojamies ar ultrasonogrāfijas izmeklējumu dažādiem pacientu grupām, atšķirību no nosūtījuma. Tas varētu būt gan ģimenes ārsts, gan ārsts speciālists, urologs, ķirurgs. Iekšējo orgānu izmeklēšana, gan arī vēdra dobumā, gan arī vairogdzedzera izmeklēšana, gan arī dažādu asinsvadu izmeklēšana, gan kaklā, gan ekstremitātēs. Un šeit būtu svarīgi atzīmēt, ka šīs izmeklējums ir ļoti informatīvs, ļoti ātri veicams, aptuveni 20 minūtes, kā arī pacientam bez kaut kāda diskomforta. Šā izmeklējuma laika nav nekādu sāpju, nevajag neko durt, neko ievadīt iekšā. Un mēs iegūstam diezgan pamatīgu primāru informāciju, kur tālāk virzieties pacientiem atkarību no šīs vizuālas atradnes, un, protams, ņemot vērā, kādas ir pacientam sūdzības atbilstošajā situācijā. Un mēs kā ārsti arī iesakam pacientam, kur tālāk virzieties pie kāda doktora, vai tas būtu urologs, vai ķirurgs, vai arī ģimenes ārsts. Runājot par sagatavošanas posmu, pirms sonografiska izmeklējuma nav nekādu specifisku prasību. Tikai atcerieties, ka nedrīkst ēst 6 stundas, kā arī jānāk uz izmeklējumu ar pilnu vai papilnu urīnpūsli. Urīnpūslis tas ir vienkārši iekšējo orgānu sastāvu, teiksim, tas ir tajā vēdra dobuma, tu nevar, teiksim, tas ir tāda iekšēja virtuve, ja es tur detaļas nestāstīšu, ja tas nav interesanti. Vienkārši ir tā, ka vienas iestādes tur tikai nieres un urīnpūslis, citi tur tikai vēdru skatā, bet tā nevar, ja cilvēks atnāk, tad jāskatās ir viss, neatkarīgi no tā, vai tas ir tikai nieres ir rakstīts, vai tas ir tikai urīnpūslis, vai kaut kāds cits organs. Ja pacients atnāk uz vēdra dobuma izmeklējumu, neatkarīgi no šī jautājuma, vai tas ir iekšējo organu izmeklējums, vai tas ir virspusēju tajā skaita audu izmeklējums, piemēram, kad trūces, nabas trūces, ingvinālas trūces un tā tālāk. Tik un tā mums kā doktoriem un radiologiem ir jāskatās visi vēdra dobumus, iekļaujot arī urīnpūslis, kā neatņemama tā sastāvdaļa. Un līdz ar ko pirms šī izmeklējuma ir, ļoti vēlams un obligāts nosacījums, ka tomēr viņam ir jābūt pilnam, jo, kad mēs izvērtējam to pilnu maisu, un šīs sienas izvērtēt ir daudz labāk nekā tukšu sarukušu maisu. Tā.